3, 4. Kaut kā, man liekas, sanāca. Diemžēl. vēl trakāk. Jā, vakar, čau, labdien, čau labrīt. visiem. Jā. Čau, mīļie draugi. Sagatavojam lielo kafijas tējas vai ko jūs dzerat krūzi, maizītes vai kaut kādus našķus. Kāpēc? Varbūt kāds pie stūres braucis Un šobrīd. stundiņu pabūsim kopā. Sanāk, Parunāsim par visādām lietām. Rīgā aizkrauklē, ja? Var aizbraukt pa šo laiku, vai ne? Pa stundu? Jā, Rīga Talsi. Rīga Koknese, man liekas. Koknes. Jā, pirmais latviešu narkodīleris Koknesis. Nu, tas jā, pēc 90. gadu B kategorijas filmu ienākšanas Latvijas tirgu. Mēs kādreiz par to nebijām nekad aizdomājušies, ka varētu šitā paralelizēt vārdu spēli. Koknesis. Vai, kā saka, vēl kaut kā nesis, jā. Kaut ko jāciet. Bet tur taču arī kaut kādas interesantas sagadīšanās dēļ. Tur viņš paņēma kaut kurā gadā kaut kādu mega lielu tieši kokaīna kravu arī paņēma. Jā? Ne jau kravu, bet, jā, tieši kaut kādus tur 100 kilogramu. Varētu teikt kokmetis un koknesis. Jā, tā kā tur tas viss vajag attaisnojās, jā. Jā, nu, ko mēs ar kādām tēmām mēs varētu iesākt tieši šodien. Mēs varētu parunāt par reklāmu un manu lomu tajā. Man liekas, mēs jau pietiekušos izrunājām. Es vienkārši gribēju teikt, ka sanāk, es nebūtu šņaucējis vairs šajā dotajā situācijā. Tev ir iesnes taču, jā, pareizi. Man ir iesnes, jā. Nē, šķurkulētājs. Mīļa klausītāji, ja nu kur kaut kā jūtat, ka skan kaut kā ne tā, jā. Iespējams, mums kaut kurā brīdī atslēgsimies, lai es varētu izšņaukt degunu. Tas nozīmē, ka es nepamanīju un neizgriezu ārā, jā. Neizmontēju ārā. Jā, dzirdēsiet, tas ir šķaucieni. Montāžas errors. Ja es dzirdēsiet šķaucieni, tad tā nav koknese, jā. Jā, es tikko joku pateicu, nu labi, lai jau paliek. Paskauries. Ja dzirdat šņaucienu, tas nenozīmē, ka tā ir koknese. Okay. Jā. Tas bija mans joks, jā. Neraugoties uz visu, kādam ļoti svarīgam cilvēkam šodien. Lielam cilvēkam, jā, tuvam, dārgam. Es nezinu, kuram. Man liekas, doma par Vitoldu iet runa. Par Vitoldu runa iet vienmēr, bet šoreiz dzimšanas diena pie tām apaļa jubileja ir mūsu tuvam draugam, korišam, ģitāristam, muzikantam no grupās Kingi, Mārim Lavnikam. Jā, happy birthday, my friend. Happy birthday to you. Happy birthday. Viņš tieši ir Amerikā tagad, jā? Jā, viņš tagad Amerikā jau kā atbraucis nedēļu atpakaļ, man liekas. Nē, viņš ir šeit. Viņš ir atgriezis no Amerikas. Viņa sieviņa bija saticis veikalā. Māri, mēs tavā vietā palielījāmies, kad tu biji Amerikā. Tā ir mūsu dzimšanas dienas dāvana tev. Nē, es viņam aizsūtīju linku uz savu dziesmu, es tādā veidā viņu apdāvināju. Es ceru, ka tu pierakstīji, ka tas ir no manis. Protams, jā. Bet ja Mārim tāda jubileja, kuru nesvin, tāpēc viņš baigi klusiņām tur kaut kur. Šitā ir tā, jā. Kaut kur nolīdis. Nomirsti. Kas zina, tas zina, jā. Un es viņu aizrakstīju. Man galvenais patiesībā es šito visu skatījos kādreiz tiešām tā nopietni domāju, zin tā. Un tomēr, 40 nesvin, tur 40 dienas un tam līdzīgi. Un tad es aizdomājos, sāku tā kā apjautāties vispār, aizdomāties par to visu un domāju, kā ir Amerikas Savienotās valstīs vispār kāds zina, piemēram, vai tur Ķīnā vai tur Austrālijā kāds zina par tām kaut kādām 40 dienām. Viņiem kaut kas savs ir. Ka otrā dienā nomirst. Nē, par 40 dienām. Par 40 dienām tur ir zinātne, bioloģija, to es tev varu īsti pāris vārdos, jā, bet 40 gadi un vispārējais tas ir kaut kāds mūsu platuma grādu. Platuma grādu kaut kāds marazmīgi. Tā bija 40 dienas, kam varbūt ir pamatojums, pārējiem viss ir kā tagad skaitlis 40 kaut kāds aizliegtais. Tad es domāju, cik mums tā populācija, mēs te tikai izdzīvotu. Tumsonības tādi pumpuriņi, jā.
Tāpat kā tā tradīcijas, pakavu atrada Laimines, sāli izbēri strīds mājās. Tam visam ir pamatojums, tu zini kāds. Nē, izbēri sāli mājās uz grīdas, stopadovais būs strīds. Tāds, ka tā rokas aug no dibena. Viss maz ar lupatu dabūs pa galvu, bet... Kādreiz, mēģinu ievies gaismību, kādreiz sāls vienkārši dārga bija. Un, kad izbēri sāli, to attiecīgi, tā kā dzērājiem polšus aplēst, Samērā tā pati nelaime. Šo svēto lietu pat neveģi salīdzināt ar sāli. Bišķi esi pāršā. Tas ir, Starp citu, par šo sāli, viņa tas, ka viņa bija ne tikai dārga, viņa bija, cik es saprotu, ļoti grūti dabūjama. Es ar šo saskāros sakarā ar kāzu tradīcijām. Saka, kāpēc tie tur sāls maizi dod un ūdeni, jo izrādās sāls maize ūdens ir tikai pārsvarā pa lielam Latgales pusē, tas ir kāds tradīcija. Sāls tajā visā spēlē to bagātības lomu, ka viņa bija dārga, grūti dabūjama, un tāpēc tas tāds kā, ja tu vari atļauties sāli, tas ir ļoti cool. Savukārt, Kurzemes pusē dot medu, lai salīp kopā jaunie. Piens ir baltai, baltumu tīrību simbolizē, un viņi dod balto maizi. Balto maizi, nevis kā mēs rupmaizi, lai vienmēr ir ko ēst vai kaut kā tā. Viņiem tur ir baltā maize, tur kaut kā, lai tā dzīve ir tāda balta, viegla, tāda gaisīga un salda. Tā kā viņi ir tajā galā kaut kā viss ir pozitīvāk. Latvija ir tik maz, ka mums tie gali nav nemaz arī tik jau, protams. Mēs gali varētu būt Eiropas gals un mūsu gals. Tas ir gali, tie nav gali. Kaut gan tradīcijas, kā tā noraksturoja atšķirās. Tā reģionāli jau tāpat mēs tur sadalāmies. Tā īpatnība jau kaut kā tomēr ierodas. Latvija cik maz vienalga ir kontrastēni gali. Jā, un tas ir apbrīnojami. Tas ir fenomenāli. Es ar ballēm savulaik arī braucu kaut kur pat 20-30 km kaut kādā radiusā, bet starpībā. Pilnīgi atšķirīgas publikas, atšķirības pieejas, atšķirīgas ovācijas. Kaut kur šausmīgi cool, tu ļoti patīc, kaut kur tu ļoti nepatīc, tepat netālu. Ļoti interesanti. It kā kaut kāda, spēlē vienu to pašu mūziku. Jā, pilnīgi ar to pašu repertāru, to arī kaut kur būtu bail uz rokām nesājams, un kaut kur ar tomātiem metājams. Latvija ir bišķi ar to interesanta, tas gan. Bet par sāli runājot, par sāli runājot, sāls vērtības, kādas tradīcijas arī no kurienes nāk tieši vēsturē sāls, kā tāda nepieciešamība un arī vērtība un, stratēģiskā nozīme. Kādreiz... Es domāju, ka tu zini man atbildi, Kāda? Nezinu. Nezini. Kādreiz, kad gavēnis tika ievērots stipri stingrāk ar lielākiem laika periodiem, tad gaļu nevarēja ēst, un tad zivis varēja ēst. Un, lai zivis varētu ilgāk uzglabāt, tam bija vajadzīgs ļoti daudz sāls. Un tieši ar sāli proviantu uzturēja parastie cilvēki. Un sāls bija ļoti pieprasīta, lai varētu sālīt zivis. Saprati domu. Jo gada laikā kaut kāds ļoti milzīgs 2 periodi, saistīta ticība, ir ļoti gari periodi, kad tu nedrīkst ēst daudz ko, gaļu ieskaitot. Gaļu īpaši. Un uz šī rēķina auga Eiropā ļoti, ļoti slavenas pilsētas, saucās Hanzas Cunfste vai Hanzas sabiedrība. Tās, kas ir Rīga, tā skaitā visas Vācu lielās pilsētas, Poļu pilsētas un pat dažas Krievijas pilsētas tur ir iekļautas. Tās, kas bija tajā līgumā iekšā, kas tieši ar šo lietu nodarbojās. Un, tajā laikā bija diezgan, kā mēs redzam, uzplaukumi ļoti, ļoti nopietni. Kas vēl šobrīd ir vērojami. Hanzas pilsētas, viņas ir visskaistākās, visplaukstošākās savu laiku, bet tagad vēsturiski vērojams, ar vēstures to atblāzmu elpu.
Nu, lūk, par sāli runājot, jā. Savulaik sāls bija progresa bīdītājs un dīdītājs. Jā, nē, tā arī bija. Savā ziņā. Tā arī bija. Varīgi, tā kā savulaik tas Indijas ceļš bija, garšvielas bija viens no apmaiņas līdzekļiem. Kas bija Ķīna. Zīdeceļš, jā. Tā, ka sāls ir viens no spēlētājiem ekonomikas. Jā, tagad mums ir palicis tikai Rīga-Liepāja ceļš. Jā. Nav nekāda ekonomiska pamatojuma. Ne, pat jēgas nav. Sāls, Liepāja. Es mēģināju saprast Latvijā, kurā ceļā tiek, kurā ceļa posmā mēs esam. Rīga, Liepāja. Tā nav garākā šosei gadījumā, vienkārši tādā iedomājos. Latvijā? Nezinu, kur nozīmē šosejā? Tīnužu ceļš, Koknes Tīnuži. Viņš nav garš. Nav garš, jā? Nē, tas ir posms, cik viņš ir 50, kaut kādiem 70 km posms. Tas jau nav. Jā, tas nav garš, jā, ok. Drausmīgs ceļš. Līdz 100. Nāk miegs nevar nobraukt maliņā. Metiet komentāros, ja tā nav, bet man liekas, ka viņš ir līdz 100 km tas posms. Es aizpagājušā podkāstā iemetu to savu sūdzību par tām fūrēm, kas brauc viena aiz otras ar mazu distanci. Tas ir nenormāla bezskaunība, nenormāla likuma pārkāpšana, amorāla rīcība, ja, kad tu brauc. Labi, ka vēl saulēnāk gaišā dienas laikā tu brauc. Tu daudz maz saproti, redzi, jā. Bet ir kaut kāds lietains vai miglains vai vēl kaut kas, tu apdzen fūri, un aiz tās fūres ir vēl viena fūre ar kaut kādu 1-2 metru starpību. Kur tu nevari, principā, ielīst? Jā, tu vairs nevar ielīst, un man Vitolds izskaidroja, kāpēc viņi tā dara. Tāpēc, kā pirmā fūre brauc šoferis, stūrē, ja, dzīves cilvēks, aizmugurē fūrē ar elektronikas un to visu to devēju un, futureiz nav palīdzību, ja, viņā vienkārši ar navigāciju turās astē un šoferis neko nedara. Viņa automātiski autopilotā brauc aiz viņas, šoferis atpūšās tajā brīdī. Pirmā fūre strādā, otrā vienkārši viņam astē tā kā brauc, tā kā velkās, ar neredzamām saitēm, ja, elektroniskajām. Jā. Un tādā veidā viņi kā divi čomi, ja, pirmais strādā, otrais tajā brīdī atpūšās. Viņš grib atpūsties. Bet tas ir šobrīd, bet šī jau šādas braukšanas stils jau nav tagad, kādreiz, kad nebija nemaz tā navigācija, tas bija drošībai. Lai neatšķir, piemēram, viņas tur 3 brauc no vienas kompānijas fūras, un tā kā laupie uz ceļiem. Lai tie nedalītu no grupas. Ne ar tik mazu distanci, ne, tur vienkārši mašīna neielīdīs nemaz. Un tas otrais nemaz nenobremzēs, ja redzēs avārijas situāciju. Saproti? Es varu sākt apdzīšanu, ja, un nepamanīt, kā tur priekšā vēl viena fūra. Tur jau tas viss apmāns ir un ļaunums un nepatīkamais pārsteigums. Man bija ļoti līdzīgi, es braucu ar Vitoldu un Korišu, ja, vienreiz arī man atļāva pie stūres pastūrēt. Arī, man liekas, Liepājas šoseis, diezgan intensīva kustība brīžiem ir, jā. Nē, kaut kur ne uz apveceļa Prīgu, tur Mārupes tas ciemats, un brauc uz Liepājas pusi, jā, tas ceļš. Lūk, un es arī pacietību izbeidzās, un es sāku apdzīt fūri, un pretī nāca mašīna, man vajadzēja iedot gāzi, lai es neieju pierē. Un es sapratu beigās, ka bremzēja gan fūre, gan priekšējā mašīna, un vēl fūres priekšā izrādījās sieviete ar mazu mašīnīti, kas, var sakot, man nebija kur ielīst arī vairs, jā. Es ielīdu beigās, pat cik es runāju šobrīd, jā. Es ar jums. Es varbūt tā ir kā tam vectājam, kā saka. Jā. Viņa čomu izmantoja, viņu nošāva. Par to man arī versija, kāpēc es vēl ar vienu šeit, jā. Bet šitie pārsteigumi, kad tu apdzen fūri tādu intensīvā pretīm nākošā mašīnu kustības tajā visā situēšanā, ja, tu apdzen un priekšā tāds pārsteigums, brauc tāda sieviete, puk, kādi 91 km/h, ja, un tu nevar ielīst, tāpēc, ka viņa tur, fūre praktiski viņai astē ir. Labi, tie jocīgie cilvēki, ja, bišķi tādi lēnīgie. Bet, kad divas fūras viena aiz otras brauc, es gribētu, ja starp mūsu 6 klausītājiem ir kāds no policijas vai tu tam, lai es tam pievērš uzmanību, jo... Kāds policista brālēns. Es diezgan bieži šitādas situācijas redzu, kad fūri viena pie aiz otras. Es pat safilmēju, ja, bet ļoti neveiksmīgi kadri, jo es braucu aizmugurē, nebija tāda līkuma, lai varētu redzēt izteikti, ja, kā viena aiz otras brauc. Un tu distanci, jā.
Tieši uz Tīnužu ceļa bija. Tagad, kad es pirms mēneša braucu, laikam, ļoti dusmīgs biju. Jo reāli es varētu apdzīt, bet kad es redzēju, ka divas viņas. Tā ir liela bīstamība, tā ir liela nekalnība. Saprotu, kāds var palīdzēt zem pretējās mašīnas dēļ šitādiem sprukstiņiem, kuri sev atvieglo darbu. Tā ir nekaunība. Pēc tam, ja tu nerēķinies ar apkārtējiem, es iepriekš minēju, ja tu spļauj, tad tev pretī iespļaus daudz stipri vairāk. Tā nedrīkst darīt. Es esmu, kā daudziem zināms, esmu pabraukājis ar fūrēm. Uz fūrēs, teiksim tā, nezinu, es nesaskatu, nebija tik modernas. Nebija ar to distances, kur skeneri, kur skenē distanci un ietur distanci. Tādu vispār feature nebija. Krūjas kontrola, laikam. Man Vitoļs to izskaidroja. Es jau nezināju, kāpēc viņi tā astē viens otram brauc. Jā, man bija doma cita versija, bet varbūt varētu tā būt, Bet, tas ir skaidrs. Viņi ļoti tuvu brauc. Tas nav uzņēmumu abiem. Nē, tas nav, ka viņi tādā karavāniņā brauc. Es esmu redzējis karavānas, bet tās ir distance, kur viena mašīna tiešām var ielīst iekšā starpā, Te nevar. Viņi tā kā ar cieto sakabi gandrīz izskatās, tā neieskatīties, Viņi ļoti, vienkārši, kā teikt, deguns dibenā, vai kā pareizi pateikt. Es neesmu godīgi pateikšu, neesmu saskāries. Pievērs uzmanību. Gandrīz katru reizi es redzu šito te. Jo es zinu, ka Ziemeļvalstīs, Čoms bija, kas pirms strādāja, viņš bija strādājis arī, tur pa Norvēģiju braukājis, tur pa kalniem visur. Un tur tajās valstīs, tur Eiropas, tur ir, piemēram, ja tu brauc, tas ir īpaši uz fūrēm attiecas, tu nedrīksti ļoti tuvu braukt vieglajai mašīnai. Tur diezgan spēcīga distance ietur, jo viņi zvana uzreiz policijai. Viņi uzreiz zvana policijai, viņi redz spogulī, piemēram, ka tur ir pārāk tuvu, ilgu ceļa posmu velcies, tur, piemēram, nezinu, ļoti tuvu, viņi zvana policijai un tur bešanie sodi ir. Tur ļoti liels sodus liek par to, ka tu neievēro distanci. Tur ir, tā kā īcējuši tos smagos, baigi ņem priekšā. Protams, kalni un ceļu segumi bieži vien, tie slidenumi. Bīstamība ir, tā kā tāda. Tur tam visam nopietni pieiet. Kas to zina, Pēter, varbūt pateicies tev tagad arī šeit tam sāks pievērst uzmanību. Jā. Nezinu, bet patiesībā viņi jau taču riskē ar savām dzīvībām, jo reāli, ja pirmajam nāksies strauji bremzēt, tam otram tā sistēma tik tuvā distancē var nepaspēt. Var nenostrādāt, bet varbūt gan jau viņš galīgi neguļ tur arī, bet viņš atslābinās, viņš ar kaut ko daudz nedara, nekoncentrējas vairāk. Es zinu no pieredzes, ka to dara bez visādām tekiekārtām, ir bieži tā, kad paņem darbā jaunus čaļus, kas tikko tie paņem šoferi darbā, vai te ir pieredze, tur nav varbūt pieredze, un, piemēram, te uzreiz aizdzen uz svešu valsti. Tu neesi nereiz braucis ne pa Eiropu, ne pa Krieviju, ne pa Krieviju. Man to stāstīja, jā. Un tad tev priekšā brauc, tad dzen tev pirmos reisus pāris, dzen, piemēram, meklē reisus, kur ir 3 mašīnas uz vienu vietu, 2 mašīnas uz vienu vietu, vai ļoti, ļoti tuvām vietām. Un tad sanāk pirmais brauc, tas, kurš zina visu, un otrs brauc vienkārši uz rācijas līdzi, un tad viņš arī sēž ļoti tuvu astē. Tikai tāpēc, lai viņa nesakrājas aiz mašīnas, lai viņš nepazūd uz ceļa. Bet ne tik. Parasti kaut kā 1-2 mašīnu distanci brauc. Es ievēroju, ka ja viņi brauc vairāk. Redzams, ka no citas valsts, teiksim, karavāniņa tāda, kaut kāda Baltkrievija brauc. Redzēt, ka 2-3 fūres, viņi viens otru redz un starpa viņiem diezgan normāli ir. Bet šitie vienkārši viens pie otra. Es pat nevaru aprakstīt. Tas izskatās šausmīgi. Tad, kad es braukāju smagās, es tādu atceros, padomāju, kaut kā sākumā varbūt drusku tur pierausties, bet jau kaut par laiciņu, kas bija pabraukājis. Baigi, nav atšķirības, vieglā smagā mašīna. Tā, kad tu brauc, tie noteikumi tev ir vienādi. Drusku tu rādījus savādāk. Cik tev ir masa? Nē, es nerunāju par... protams, līkumus tu ņem savu. Līkuma apļveida krustojumu. Tas ir specifika, cik tā tur, teiksim, distance. Bet, tā, piemēram, braucot,
ievērot distances un vēl kaut ko tu plus mīnus ievērot. Nu, tu brauc kā ar vieglos, tas nav tāda tieši tāpēc, kāpēc tad jāluņo ir, kāpēc tad vienam ir jāatpūšās, jārada bīstamība, kāpēc? Tad tā ir bezkalnība. Es neatbalstu tādā ziņā, vienkārši es saku to, ka kaut kā, ja pierod, tu brauc tā, tas nav tāds baigais saspringums. Tie koplietošanas ceļi ļoti smago kravu. Brauc cilvēki visādi, arī tantiņas un pensionāri, un kas cik vēl ne, un kas cik var negadīties. Es saprastu, kaut kur Krievijas stepēs brauktu 1000 kilometru nogurst, jā, un maz mašīnu, un kaut ko tādu varētu atļauties. Tā, uz legalitātes robežas. Uz lieliem tiem vientuļiem ceļiem parasti ir tā, 2-3 joslas, tad malē arī paņem fūras un tu brīvi vari braukt pa nākošo. Tev pretī, saprot, ja būtu pa vienā virzienā 2 joslas, tad jau viņi var savā starpā, cik tu gribi tuvu braukt. Tu vienkārši ieņem otru joslu un brauc. Jā. Un apzin, tu zini, ka tev neizliks priekšā neviens. Tad tu te pa pretējo brauc, jā. Kā aprēķina spēkus, pēc no pieredzes saprot mašīnas jaudu, sāc apdzīt, tur hobā, jā, tāds pārsteigums. Johaidī. Tad tur, principā, hobā izrādās ziemā vasaras dīzeles ieliec. Jā, hobā. Jā, un vasaras riepas un apledojas ceļš, jā, tu sāc bremzēt, jā. Bet vainīgi fūristi. Kad tev decembra vidū vasaras riepas, ja ne tie stulbie fūristi, es būtu nobraukājis līdz vasarai. Es te apņēmos rekordu uztaisīt. Starp citu uzliki jau ziemas riepas? Kurai mašīnai? Jā. Vispār jau visām, Pēteri, jāliek. Es īsignijai nomainīju, bet zini, man ar Fordu ir ļoti unikālas riepas. Es ar viņām braucu jau 3. vai 4. gadu nemainot vispār, ne vasarā, ne ziemā. Saķere nenormāli laba ir. Es pabraucu gan ar Fordu, gan ar Opeli, jā. Opelim labas šipotas riepas ir. Vitolds uzdāvinājis, starp citu. Labas, tiešām labas. Paldies Vitoldam, paldies. Paldies Vitoldam. Neaizmirsti apsveikt arī Māri dzimšanas dienā. Es viņam uzrakstīju, viņš neatbildēja. Es saku, apsveicu savu korišu. Lūk, Fordam es nemainu, un tagad es tā kā azartā iegāju, cik es ilgi varu nemainīt viņus. Labi, policijai var tas nepatikt, jā, vienā brīdī. Gan tas es domāju, ja tā kaut kur ierausa vai citu malā, tas tev var nepatikt. Viņam gribu pateikt, ka viņam pa 4 gadi ir visu sauru gadu braucot, viņam ir protektors vajadzīgais 4 mm vai cik tur tagad vajag. Gan jau, ka nav, bet es jau pēc apstākļiem to secinu, jā, kad es ziemā braucu, es no kupenām lienu ārā vienkārši. Es neiesēžu praktiski nekur. Jā. Es pat vienu citu insigniju izvilku no manā pagalmā, viņš tad iebrauc vajadzības vadīts, jā. Un dubļos iestrēga līdz slieksnim, jā. Es ar Fordu viņu izvilku ārā. Labi, tas bija dubļainais pasākums, jā, bet visām šām riepām. Mums atkal tādu vajag bildes, riepu bildes, lai es zinu, tagad, Marku un es tagad propagandēju nolaidību, tas arī nav labi, jā, bet pie viena tas nebija. Tas tā maigi izsakoties. Jā, tas ir sliktais. Kāpēc var no dubļiem izvilkt? Jā, bet es to secinu no praktiskās pielietojuma. Ne jau no tā, ka es visu laiku kaut kur grāvi ielidoju, gan jau nākamreiz neielidošu. Nē, viņa tur, saproti, tur. Es nobraucu visu vasaru. Jau kuro gadu jau šitā tev atkal ziema pienāk, pamēģinu, strādā. Ko vēl vajag, jā? Gan uz ledutiņa tāda, uz ledutiņa jebkura riepa, jā, slīd, bet šitā arī saķer. Es nezinu šito fenomenu. Protams, ja tā atceras ar kādām mašīnām, vismaz es, jā, braucu un ar kādām riepām. Ir kaut kādas jaunas riepas mašīnām, es sāku pirkt, es nezinu, kad es nesen salīdzināšu. Nē, šitā modē ienāca, samērā nesen, visu laiku par riepām uztraukties, sezonāli un tā tālāk. Sezonā man ir pēdējām 3 mašīnām pēdējām, man bija riepas sezonām, kā tagad man ir vasaras, tīri vasarai un tīri ziemai, viss. Nopirkt sezonu pienāks, uzliek un braucu. Bet, tieši iepriekš es arī braukāju visu laiku. Ar diegiem braukājām, jā. Ar bevu riepām. Vasarai vispār nekad neko neskatījāmies. Es zinu, tur ziemai tad meklēju parasti kaut kādas lietotās. Nevienmēr riepu dēļ bija negadījumi. Saplēsājušām gumijām. Ka tik lētāk, jā. Nopirku kaut kādas sāni saplēsājuši visi, bet protektors tā kā jauns. Bet, es nezinu, braucām. Brauc es viņu nekur neieliku.
tā kā ziemas nobrauca tik, cik kur tur vajadzēja, tik, es arī nepropagandētājot, lieciet labas riepas virsū. Bet vienkārši, jā, es nezinu. Labi, tām mašīnām, kas man tad bija, arī tur nekādas baigās jaudas nebija. Tā kā mierīgi viņu tur kurināja. Jaudā, bremzēšanas ceļš un šitais viss. Tur vienīgais veids, kad ar mašīnu to varēja nokast, tur tas bija tā, ka, tiešām ziemās plikas ledus ar vasaras riepām. Pārējos gadījumos viņa, dod gāzi, cik grib viņa mierīgi iesāk savu. Zini, tā riepa kvalitāte arī ļoti nosacīta ir. Teiksim, vai ļoti labas firmas un jaunas un dārgas lietas, vai vidēji labās lietotās. Viņas arī bieži vien starp, vasaru un ziemu vai ziema, jā. Tu jau ļoti vari labi, manuprāt, 2 ceļi, vai tu pēc, piemēram, tā kā es nopērku, es gan vasarē tagad pirku sailunu riepas, bet es iepriekšējā mašīnā ziemas riepas biju nopircis pilnīgi jaunas sailunus. Ne to pašu lētāko sailunus, tādus, teiksim, tuvāk dārgiem galam. Un es ļoti labi gāju. Vai, piemēram, pēc lietotas, tiešām bet tur, piemēram, Nokianus, Goodyearus, pabrauktas, jā, bet, ļoti laba, teiksim, kas ir laba gada un labs brands. Un viņas strādās, man liekas, pat labāk. Arī nevienmēr, dzirdēt. Jauni sailuni, jā, piemēram. Es saprotu. Es šito pēdējo mašīnu, ko nopirku, man tā lasa. Tie, kas zinu, Čehoja remontos, viņas ir riepas. Viņas arī tā kā ļoti labas ziemenes. Pagaidām, cik izbrauc, cik bija ledains, sniegains, un pagaidām bija cik man vilšanās ar šitām lietām. Es vienreiz nopirku dārgas ķīniešu riepas, jā. Man bija labs izmērs liels, un toreiz nebija modē. Tie 18-nieki, laikam, bija Chrysleram. Atceries, jā, tādu. Knapi atradu, un kaut kā pāri €100 viena riepa bija ķīniešu. Tipā liela, labas, tur protektors, viss. Jā, bet ķīnietis kaut kāds no-names vai? Kaut kāds names, bet, parasti, kā pārdevēji zin tos names pārsvarā, man tas bija no-names. Man bija... Pagāvis, ko pārdevēji pateica? Man bija ķīniešu valodā, ķīniešu riepas. Ko, lūdzu? Halo? Pat nosaukums bija ķīniešu valodā? Ķīniešu riepas, attiecīgi, ja tu nopērci ķīniešu sunīti, viņš ir ķīniešu valodā, to viss. Tās riepas bija pilnīgi saprāt, es negribu montēt, es uzreiz saku jā. Pilnīgi, bet es nopirku dārgas, ja es atļāvos un domāju, kā kungs braukšu, figuški, nebija tā. Pirmkārt kaut kāda vibrācija bija, skaņa kaut kāda, jā, un saķere, nebija praktiski. Nebija. Tas man atsauc atmiņā šito stāstu, ko man čoms stāstīja. Mans klases bija Zutis Mārtiņš. Es domāju, ka varam atklāt viņa vārdu uzvārdu. Viņa stāsts galvā. Viņš ir, man liekas, izmēģinājis pilnīgi visas variantas. Pilnīgi visas iespējamas riepas, kur var nopirkt pa lētu. Viņš vispār cilvēks, kurš visur atradīs jebko pa maksimāli lētu cenu. Un vienmēr viņš ir šokā, ka kaut kas nestrādā. Un viņš kačē. Tas, kurš aļikā pirka, jā, pa $1 visu. Jā, sapratu. Mums ir vēl viens Vitolds 2. Jā, mums ir, Mārtiņš ir jāuzaicina, kādreiz uzaicināsim. Mēs viņu, tad, kad mums sāks nākt viesi, viņš būs viens no. Viņš, kad viņš nopērk. Atceries, es nezinu, vai tagad var kādu vienu brīdi maksimāli varēja nopirkt ziemas riepas? Varēja, man liekas, tagad nav redzēts. Smarža nav, kad nav redzēts, bet bija. Jā, bija viena brīdi taču bija, ka maksimāli varēja nopirkt ziemas riepas. Ka viņš nopērk kaut kādas atrod arī hiņhaņkuņi, ja, kaut kādas riepas. Un viņš, kur tālu meklē savu skās, turpat netālu pie Maksimas, tā montāža riepu. Viņš tā iedzed no montāžā tās, tā mašīna, iedod tās riepas, un tas čoms, kas montē, Zutis man tā stāsta, viņš stāv, un tas čoms, kas montē, tās Maksimā. Es saku, ja jau tā kauns, tas vēl uzsvers pa Maksimam. Pagād, tur ir divi ironijas iemesli, tāpēc kaut kāda lētums, jā, vai arī viņš labi iekārtojies blakus Maksimai, baigi piķi pelna tagad. Visi, kas iepirkās Maksimā, pie viņa griežās. Vienkārši viņš pēc brenda jau saprot, kur viņas var nopirkt tās riepas. Viņas tirgo, teiksim, tikai Maksimā tos brendus. Ja tos pa brendiem var saukt, vienkārši, kaut kādas riepas.
Šis bija krimināli. Karači, viņš arī, un viņam arī, viņš saka, uzlikt, viņš saka, kā no koka. Viņš saka, 3 gadi nobrauca. Viņš saka, ne par milimetru protektors mazāks nepalika. Viņš vispār nedūs stroksnis iekšā mašīnā tāds, kā ar smago mašīnu brauktu. Bet ietaupīja taču. Viņš saka, jā, viņš saka, bet toties pa lētām, bet beigās, ja tur laikam nervi neizturēt, viņš kaut kādus tur drusku labāks nopirka. Bet tas bija tāds, es iedomājos montieris, jau maksimā, tad montēri iepas. Čalis nopircis džošakus riktīgi. Viņš reāli tāds, viņš saka, nevar būt, viņš saka, 3. gada lieku jau virsū. Viņš saka, mēri protektors vispār nav. Viņam firmas mašīna. Kamēr labas riepas ziemas, to neviens naudu nedos jaunām ziemas riepām. Viņš saka, krimināli. Krimināli saka, jau gribējis pārdurt viņas. Viņš saka, nevar tikt no viņām vaļā. Viņš saka, kā uz koka ratiem brauc. Nevar iedomāties. Nedils, necik. Bet ar riepām ir tā interesanti, tā razvilka, ja, tāda, ka miljonārs arī Kajānu nopirka, kā mācēdams, kā sanāca, ja. Un tad viņš stāsta, ka viņam riepas izmaksā 4000 eiro. Viņš kaut kā tā kā lielīdamies, cik viņš ir bagāts, ja, kā viņš tagad riepas pirkšā vai nopirka, ja. Bet tur kaut kādi 4000 točna bija. Kajānam tur izmērs un attiecīgi brands. Es domāju ar diskiem. Es domāju kopā ar diskiem. Nē, es pēc tam man Vitols arī stāstīja, kaut kas tā varētu būt. Kaut kādam korišam arī šitā maksāja. Vai 2500 kaut kādā. Speciāls modelis varbūt kaut kāds. Es uzreiz salīdzinu, cik mans Fords maksāja, ka, teiksim, kāds stāsta, kā nomainīja tur tās farsunkas, kā latviski tās, sprauslas. Jā, sprauslas nomainīja tur X6 Bembim, tur kaut kādi 1000, jā, uzreiz, mana Forda cenā, jā, nomainīja. Jā, principā Fordiņi ielika Bembi iekšā. Jā, es uzreiz salīdzinu. Kāds riepas nomaina, jā, Fordiņa cenā. Jā, saprotu, ka tu dzīvo tajā cenu kategorijā, tev tas... tas neliekas dārgi, ja tas mašīnu pircis, piemēram, tur, es nezinu, pa 100 štukām, ja, tev 4 štukas riepas ir proporcionāli tas, ko tu nopērc mašīnu pa štuku un pa 40 nopērc riepas. Bet tie ir 2 Fordi. Bet tas ir... Tas ir bezatbildīgi. Tādu, tu Mārtiņām pasaki tur pastāvēm. Pastāst. Es Mārtiņam jāpaprasa, kādas viņam tagad ir riepas. Bet nē, viņš tāds, cik es pēdējais viņš bija atradis kaut kāda kantori, kas tiešām, tādas labas riepas pa salīdzinoši labu cenu. Tāpat Latvijā uz vietas tirgo. Es arī vienai mašīnai pirku ziemeni, es tur aizbraucu ar Mārtiņu. Viņš, protams, visur nodiņģē. Viņš vispār jebkur, kur ienāk iekšā, viņš atver durvis, ienāk iekšā. Tā, kas jums ir 200% atlaidi. Viņš saka, uzreiz, pirms mēs sākam runāt, viņš saka, ņemiet vērā, man vajag visam uzreiz 200% atlaidi. Tikai tādas pārējās. Zinot Mārtiņa reputāciju, gan jau ne visas durvis viņam vērās vaļā, ja? Ne visi labprāt viņi redz nākam. Jā. Noteikti, bet tādā ziņā. Protams, sarunāt un tādu visu. Toreiz arī mēs aizbraucām, nopirkām, starp citu, var kaut kādus guģierus pa labu cenas dabūju. Labas, tiešām labas. Nobrauc tā kā bija joka. Jo es skatījos kaut kad riepas, es domāju, intereses pēc apskatīšos kaut kādas tur, nezinu, cik maksā dārgās riepas. Es tur par štuku neatradu. Vismaz es tur, kur skatījos, man liekas, MMK vai kur skatījos, par štuku riepu, viena riepa štuku, es neatradu tādu cenu. Jo, teiksim, pa 200 eiro gabalā, viena riepa, tas būs, nezinu, labās riepas. Cik pirmai formulai maksā riepa? Kaut kas tur bija dārgi, jā? Nav nejausmas, tur pat nav protektora. Kaut kad sen atpakaļ tur tie bija kaut kā par 1000 gāja runa par riepu. Jā, bet tur ir cits gumijas sastāvs, cits specifika, jā. Jā, tur ir drusku nopietnāk viss pieejas. Ir vēl kas... Tas viss atkarīgs ir mašīna, no mašīnas. Ja tev mašīna, tā kā man bija pirmā, man bija pati pirmā mašīna, ko es nopirku, man vēl nebija tiesība. Bet man bija darbs, parādījās kaut kāda nauda. Un tiesības, man liekas, kaut kā vai liku, vai kaut kā biju ceļā uz viņām, nezinu. Bet bija tas jau arī jāņem vērā. Tas bija laiks, uz pilsētu bija viens policists, un viņš nevarēja būt visur. Tā kā, liela daļa braukā bez tiesībām, kas varēja mašīnas atļauties nopirkt. Tā kā propagandē netik līdzi. Jā, bet tas ir tie pagājušie laiki, tur tādi jau neatgriezīsies, es domāju. Un es nopirku
nopirku tur no pazīstama čoma, nopirku Moskviču. Man liekas, es 412. tāds, pats vecais Moskvičs. Jā. Tāda debesu zilā krāsā, bet, man liekas, viņš bija tā kā ar grīdas krāsu jau nokrāsots. Tāds nevar. Ar laika zobu, paliek par grīdas krāsu. Jā, bet viņam tiešām bija caurumi grīdā, varēja redzēt. Bet tad man tas kaut kā nelikās svarīgi. Es to nesapratu, cik svarīgi, lai mašīnai grīda ir kārtībā. Cik tas svarīgi, lai nav caurumi grīdā. Lai pielec un brauc, ko vēl vajag, jā. Ja tu viņu var piedarbināt un braukt. Viņu piedarbināt, viņu varēja pabraukt, viņam bija viena problēma, viņam nebija bremžu. Bremžu nebija, principā, vispār. Es saku, kā tas ir? Viņš saka, ar kāju. Viņš saka, tu tā kā robiem bremzē ar robiem, samazini maksimālu ātrumu, un tad vēl ar kāju. Un tā arī bija. Es paņēmu izbraukt, nopirku viņu. Domāju, jāizmet aplīt līdz ielas galam. Un tur tā kaldiņa, un es skatos visas, kaut kā laikam uz kaut kāda 10. kačaka, viņš sāka drusku piebremzēt. Čut, viņš tā kā pievilka. Bet vēru vaļā durvis, lai neietriektos kokā, un jā. Noslāpēju motoru. Un tad viņš tā kā, izslēdz aizdedz un ar kāju piebremzē, lai apstātos. Tāda veida. Bet tā mašīna bija mana pirmā mašīna. Pie manis bija vienu, man liekas, stundas, diennakts, tā nebija diennakts. Jo, es viņu nopirku, pēcpusdienā vakarā. Nopirku, izbraucu līkumiņu, noliku pie mājas, vecākiem neteicu. Bet kaut kā mana mamma ātri izvoda. Viņa kam tā mašīna? Pie mājas. Daudz dzīvokļu māja, bet viņi kaut kā laikam sajūta, ka es viņas... Kaimiņi nav tik bagāti. Jā. Es saku, manējā, tā kā nopirkas jau tādu lepnumu sirdī, lepnumu sejā. Jo līdz tam brīdim manam fāčikam neviena mašīna mūžā nebija bijusi nopirkta. Neviena. Man liekas, manam fāčikam vispār ir pa dzīvi bijušas 2 vai 3 mašīnas. Man viņas ir bijušas jau, man liekas, 10 varētu. Bet labi, ne par to runa, tā no sacensība vienkārši šis ir nopirts. Neko mutre pateica no paša ragra rīta. Dēliņi celies, un tur, kur to mašīnu paņēmi, tur pat viņu arī atpakaļ noliec. Kāpēc? Es saku, bet kā, es tak jau samaksāju. Kā? Es saku, man neinteresē, šī mašīna nebūs tev. Ko? Paklausīju. Bet pat tajā laikā strādāja pircēja garantija. Es aizdzinu atpakaļ pie Māra. Māri, ja tu mūs klausies. Aizdzinu pie Māri, izstāstīju situāciju, un neticēsi, Māris man atdeva naudu. Es atdevu viņam Moskviču, viņš man atdeva naudu. Un visu līdz pēdējiem viņš pat par to vienu nepilno dienu neko nepaņēma. Tad Māris uzzinās iemeslu, pēc 30 gadiem. Ja es viņam atnācu izstāstīju, es saku, vecīt, sorry, es nopirku, bet, senči uzzināja, un, sīks biju. Mamma neatļāva, jā. Seši. Kur mamma neatļāva. Mamma prasa, kur tu to dabūji? Tu saki, draugs iedeva. Jā. Aptuveni, atnes mājās kaut kādu nazīti, kur dabūji. Samainījies, draugs iedeva. Bija tādi laiki. Mašīna kaut kā bija grūtāk noslēpt, jā. Tā ir nācās teikt, es aizgāju mājās, aizgāju pie Māris, saku, Māri, sorry, mamma neatļāva man pirkt mašīnu. Varbūt tie pasargāja no kaut kādām muļķībām, gan jau tur kaut kur gāzēt, bez tām bremzēm. No tādu mašīnu bez, jā. Un es ar citu pēc šīs mašīnas nopirku tiešām ļoti labu Moskviču. Viņam bija viena bēda, tiešām tikai viena bēda. Viņš tehniski bija perfekti, viss bija perfekti viņam. Viena bēda, viņam bija šofera sēdeklim salauzts rāmis. Tur atzveltnes rāmis bija salauzts vienā sānā. Un viņam nācās, tā kā, ja tu negribēji slēdēt slīpi, visu laiku tā kā atliecies, vajadzēja ar koku atspiest pret aizmugurējo sēdekli ar koka baļķi, latu atspiest to sēdekļa malu. Jā. Tad varēja sēdēt taisni. Tādiem cilvēku problēmiņas, jā. Jā, nē jau tas, ka nebija, kur to sēdekli dabūt. Tagad jau nebūtu problēmas. Toreiz bija tās problēmas. Jā. Tā kā būtu jau nopircis, apmainījis to sēdekli. Такую страну просрапили. Jā. Tik fantastiski viss bija. Bet tur tās mosītes gāja. Tas bija riktīgi labs. Tam tiešām viņš tehniski viss labi strādāja. Man tur viņa ieteica mans darba devējs. Tur pie viņa strādāja. Viņa kaut kāds rekorišs tos pārdeva. No Barkavas es atzinu to Moskviču.
Un tas bija labs, bet tas nezinu, kur viņš man izkūpēja, kur es viņu kaut kur pārdevu, tur vēl kaut kādu tur visādi Fordi Opeļi, pēc tam gāja Audziki. Audziku es nosilināju, Audzikam bija problēma, Varakļāns bija kafejnīca Millenniums. Pat zinu. Jā, pateiz zinu, jā. Es biju uz kafejnīcu, biju atbraucis ar Audziku. Nu, kā saka, iesmelt. Uz tējas vakaru bija atbrauc. Kā saka, iegāju padzaru uz tēju, jā, visam. Negatīvo piemēru podcasts. Nē, klausies, te ir pozitīvais piemērs. Es iekāpu Audzikā, skaists. Es nevaru braukt, pareizi, nevaru braukt. Ar kājām iet man ārā ziema augsti. Ar kājām iet cipa augstums. Domāju, davai, zin kā, drusku pagulēšu mašīnā. Cipa izgulēšos. Un tad izlemšu, vai nu braukšu, vai nu iešu kājām uz mājām. Un tā kā iedarbinu, viņai bija tāda problēma, ka viņam reizēm neieslēdzas ventilators dzēsēšanas. Radiātori, jā. Jā, un viņa tā kā iekšā bija slēdzis, tā kā mašīna. Reizēm viņš ieslēdzās, bija, kad tā kā brauc jāseko līdz viņa temperatūrai. Un es viņam tā kā, aizmigu, protams, miegā grūti sekot līdz dačikiem. Un pamostos. Tīpaši pēc tējiņas, jā. Jā. Pa piparmetru tēju iedzer, zin kā, nomierina, vai kura kumulīšu tēju. Un tikai pamostos, tā kā, viss atzis, tā kā no augstuma, bet jau ārā gaišs jau. Ārā gaišs. Un tā, tā jāsāk jau kaut ko kustēties. Es tā griežu, un tā labi tā motors tā ātri, forši griež, bet nelec. Tā kā vispār nelec. Ar slovu savsiem, jā, tā kā. Beigās tur zvanu čomam saviem, kurš Audziku es liekas, nobrauku ar Audziku 2-3 dienas, vai 1 dienu iespējams tā bija aplaistīšana Audzika, nezinu. Un, ka viņš izrādās bija pārkarsējis motoru, tā kā. Nogalināja, jā. Būtu interesantāks stāsts, atrisinājums, pamodos gaišs, medmāsiņas apkārt staigā. Kaut kā tā. jā, bet man liekas, var motors aizdegties no pārkaršanas, nevar? Kaut kas cits, kaut kādi vadi kaut kas jau var aizdegties, jā, ķēdītē, viens otrs un pārmesties var. Jā, karoči man noveica. Var dūmi salonās arī saiet iekšā un tevi nosmacēt. Viss kas var būt, jā. Tie joki mazi. Bet par mašīnām, man liekas, vispār gari stāstīt. Kā mēs ar Zapari braucām uz Dekšāru balēm, un karteri gāja pēc kārtas visi sildīt ar lodlampu. Šo cūkus lilinām. Jā, zinu. Visādi brīnumi. Lifehaki, jā. Man viens stāsts, man ar mašīnām, ar padomju laikiem mašīnu man saistās tikai viens stāsts. Man viens pazīstams čoms, kas Rēzeknē dzīvo. Viņš ar zirgiem nodarbojās. Kā nodarbojās? Viņš tur braukāja uz bērnībā, jā? No Rēzeknes viņš... Jā, viņa bērnībā, jā. 5. 6. klase. Uzreiz, jā, 5. 6. klase, viņš mācījās 5. 6. klasē, un viņš braukāja no Rēzeknes, nevis ar autobusu, laikam autobusu gājis pāris tur negāja. Gāja, bet tās 20 kapeikas bija baigi žēl. Jā. Saldējumā notriec. Uz saldējumu notriec, jā, un tad vienkārši brauc ar tām, ar stopiem, jā. Pēc tam, zini, interesantākais, to stopus, lai varētu dabūt, tev jāaiziet līdz tam krustojumam lielajam, jā, tas aiz Ančupānu meža. Sanāk, ka man kaut kādi no mājām līdz tam krustojumam caur mežu, priežu mežiņš tāds foršais, jā, kur arī var gan slikti cilvēki būt, gan dzīvnieki, gan vēl kaut kas, jā. Es kājām nogāju kaut 2-3 km līdz tam krustojumam, lai vēl 2-3 km nobraukt ar bezmaksas, tā kā stopu, jā. Transportu. Ietaupījis naudu, jā. Un tais krustojumā stāvi stundu pusotru gadījās, jā. Un te, nopietni? Jā, kur tie padomi, tie jaukie cilvēki, kurus te filmās rāda, kur atcerās, ka nebija noziedzības, bija visi viens pret otru, bērniņš stāv, stopē, jebkādu mašīnīti tur. Mazs bērniņš. Krustojumā, jā, paceļ rociņu. Es pat nebiju tajā pusauģa vecumā, par mani iet runa, cik es sapratu. Mēs pārgājām. Jā, tas bija. Jā, pārgājām, maigi pārgājām. Mēs vilnītī pārgājām uz manu to dienu, ne, tās dienas, konkrēti tās dienas notikumiem. Tās dienas notikumiem, kuri neatstāja nekādu traumu, neatstāja pēc dzīvē. Jā.
Un tu bērni, saproti, ja tu būtu kaut kāds pusaudzis mūsdienās, ja, kad kaut kāds, tā reputācija tāda, ja, ka pusauģi viņi ir riebīgi un var apzakt un nokaut un vēl kaut ko, ja. Stāv, 12-13 gadīgs zēns, ja, un viens pats, bez onkuļiem vienkārši. Saka, piens un asinis, ja. Jā, un ļoti gadījās, ka ļoti ilgi bija jāgaida, lai tie paņem. Redzams, ka tukšas mašīnas brauc, kaut kāds žigulīši, moskvičīši. Jā, bet tajā dienā tev, cik saprotu, nebija ilgi jāgaida, ja? Jā, un tas krustojums viņš tā kā bišku kalnā. Mēs zinājām, stopētāji profesionāli, es zinu, ka pirms kalna, no kalna nevajag turēt, ja? Un kaut kā tā, ja? Jāstāv uz vietas un jāstopē. Un tad brauc, es stopēju visas mašīnas, kādas nebrauc, ceļ roku un gaidu, ceri, ja? Kaut kāds azarts tajā arī visā ir, jā, grib, tā kā zvejnieks, ja? Brauc, rūc, ja? Ceļ roku. Lūk, brauc. Hobā lielais fūre, Kamaz. Toreiz Kamaz bija pārsvarā uz Latvijas ceļiem. Un patriotisku nosaukumu uz visas kabīnu, pār visu kabīnu uzraksts Latvija. Jā, bija tādi. Jā, bet pavisam bija sarkans, zaļš vai dzeltens, tā kā caurspīdīgais, tas plasmas tāds kaut kā. Jā, hobā un aptur, jā. Zinu, kad smagā mašīna tevis dēļ tur parāda pagriezienu, tur bremzē, tur tā visas tās skaņas, jā. Tas ir gods. Jā, un tur kāp pa tām kāpnītēm augšā, jā, zinu, tā kā lidmašīnā gandrīz vai, vai tajā kosmo kuģī kaut kādā šatlā. Lūk. Braucam, jā. Man kaut kā 2-3 kilometri jābrauc. Kaut kā reiz jāizmēra būs. Likās, ka toreiz baigi tālu, bet tagad kaut kā liekas, ka nav tālu. Tu atceries, jā, to vietu, es to toreiz satikāmies. Jā, tu man rādīji, jā. Rādīji, stāstīji. Pie stūres, protams, bija onkulis, jā, vīrietis. Jā. Kādi fūres vadītāji? Viņi parasti tādi ir tādi bišku tukli, tādi apaļīgi un tādi, es nezinu, tas dzīvesveids vai kas, bet viņi tādi ir tādi, it kā brutāli, bet tāpat laikā nedaudz tādi, jā, tā kā izlaidušies, palaidušies. Sākas saruna, cik tev gadu puisīt, jā, 13 bija, man liekas. Nebija stipri 14, nebija stipri 12, bet bija tāds. Tāds, jā. Un viņš saka, cik tu meitenes esi nolaidis? Es tādu vārdu nesaprotu, nolaidis, jā. Es domāju, aiz bīzēm tur, vai sitis, vai es nezinu, klasē, ko ar meitenēm dara parasti, Noraksta kontrolu darbus. Es nezinu. Par ko tu runā, onkuli? Lūk, jā. Jā, un es īsti neatbildot, nesaprotot jautājumu, īsti neatbildot viņam, viņš saka, es tavā vecumā jau 6 nolaidu. Es domāju, what the fuck, ko nolaidi, uz kurieni nolaidi? Liftā ar virvi no kraujas, ko nolaidi? Saruna tā kā aizgāja, viņam tā šķita, priekšspēle bija notikusi, ok. Gaisotne bija uzsildīta jau. Atmosfēra jau tāda maģiska bija. Un tad viņš saka, un tad viņš saka, davai, kurš pirmais, neatceros to vārdu, bet kurš pirmais, karoči kaut ko nolaidīs atkal, jā. Davai 5 rubļi samaksāšu, jā, kurš pirmais. Es atkal nesaprotu, par ko viņš runā, jā, ko pirmais, jā. 5 rubļi tā es gribētu, jā, jo es braucu tagad. Es tagad braucu. Es braucu ekonomē 20 kapeikas. Es domāju, 20 kapeikas ietāvo 5 rubļu bonusā. Kāpēc nē? Tikai, kas jādara, ja, no sērijas? Ja? Varbūt pārceļ uz rītdienu. Turpināju. Lūk, un tad mazīšs flashbacks atpakaļ, jā, vēl atpakaļ padomu tajā kaut. Tā, lai saprastu manas izjūtas, jā, tajā brīdī.
Nu, lūk, tajā padomju laikā, jā, bija visbaigi normāli vīrieši gāja uz pirtīm kopā, jā. Mani kā bērni arī bieži ņēma, kad ūdens karstā nav dzīvokli, vēl kaut kā, ejam uz koplietošanas pirti, kur daudz vīriešu, visādu vecumu, visādu augumu, jā, resni tievi ar resniem gariem tieviem, jā, visādi, sirmi, nesirmi, jā. Viens otram muguru nomazgā, saka, nobers man muguru. Katram savu kaut kādu dzels tā vannīte tāda, tur karstu augstu ūdeni salaiš, un tad mazgājās uz saviem beņķiem, tad sauna, var sakot, daudz pliku vīriešu, tas ir normāli, jā. Nebija tāda, tagad mūsdienās, es nezinu, cik ir iespējams stāvot 30 vīriešiem būt plikiem vienā, svešiem pilnīgi, jā, vienā kaut kādā. Latvijā nē, bet Vācijā paskaties, ka viņi joprojām iet pat visi iet, tas nav pat atsevišķas vīriešu sieviešu. Tradīcija jau palikusies, jā. Latvijā bija arī 90. gados vēl šitā tradīcija. Vēl bija Rīgā bija publiskās pirtis. Reizeknē arī vēl ilgu laiku bija. Nē, joprojām ir Rīgā, ir publiskās pirtis. Zinu, man tēva brālis, onkulis, viņš, man liekas, reiz mēnesi vai reiz nedēļā brauc. Slēgam priekš nabagiem, jā? Un izvirtuļiem. Es tur vairāk, man liekas... Lūk, nē, es tagad kā savu priekšspēli stāstu, jā, šim stāstam. Lūk, tāpēc pliku vīrieši, man puikelim, tāda mantiņa, jā, viņiem tādas, kas saprotams, es esmu tajā iekšā, jā, ar sapratni. Un es esmu bieži ar kaut kādiem kolektīviem braucis kaut kur autobusā, jā, kad zaļās pieturas, kad stāvi rindiņā vīrieši, jā, kaut kur krūmiņos, un arī tu redzi apmēram visu, kas notiek, un tu redzi arī tās sardelītes, to atšķirību, to visu to redzi, ja? Un kad viņi tur pabeiguši savu to atvieglošanos, viņi pakrata tur kaut ko, ja? Noļurbina tur un tā tālāk. Arī process tāds, nekāds intīmais, vienkārši baigi pašsaprotami viss, ja? Lūk, atgriežamies pie tās dienas, kad es iekāpu. Atgriežamies kabīnā. Atgriežamies kabīnā, jā, viss rūts kabīna. Toreiz tehnika nebija tik attīstīta, mūzika tur nebija nekāda īpašā, intīmāka. Mūzikas tur nebija. Bet mēs 5 rubļi tomēr gaisā virmoja kaut kur. 5 rubļi kaut kur man kontā galvā te brīdī bija. Stāsti vien. Lūk, un tad viņš tā visām sarunām, ja, kurš ātrāk, ko ātrāk, ja, izvelk ārā to, ko vīrieši parasti zaļās pieturās krūmiņos dara, ja, izvelk ārā savu sākumu, ja, un sāk ļurbināt, ja, tā turpu šurpu, tā ļu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 . Un es vēl saprotu, tas ir tas laiks, kad vēl maksimālais, kā teikt, seksoloģiskā, kā teikt, apgaismība bija vienīgā grāmata noslēptā vecāku kaut kur grāmatu plauktā, ja, Zālīša grāmata mīlestības vārdā. Toreiz ne interneta, ne video kasešu kaut kādu, jā, arī bez nosaukumiem. Nekā tāda, vispār tu par to neko nezināji. Tu nekādā žurnālā to nevarēji neredzēt, nezināt, nekur, nekā. Tikai grāmatā tā, tur daudz lieka teksta bija un dažas plikas sievietes fotogrāfijas bija tajā. Jā, visa tava... Tad neuzrunāja baigi. Jā, visa tava izglītība, jā. Un pēkšņi tu brauc tajā kabīnē, Kamaza ar uzrakstu Latvijā, jā. Un šoferis sāk it kā to, ko parasti vīrieši dara pēc, kad pačurājuši, jā. Viņš sāk viņu tā ļurbināt turpu šurpu, jā. Bet man tas nerada arī kaut kādu trauksmi vai bažas. Es nezinu, ko viņš dara. Tu gaidi savus 5 rubļus. Nē, it kā loģiskāk būtu ar mūsdienu acīm. Es gaidu, kad viņš pabeigs, ja? Bet es nezināju, ko viņš dara. Es nezināju, ka tur kaut kas ir jāpabeidz, jā. Es nesapratu, kurā brīdī tie 5 rubļi man pienākas, jā, apmēram.
Un viņš vēl pa ceļam piestāja arī, jo tas viņam kaut kā, jā. Bet es saprotu, ka viņš to varēja izdarīt arī pirms manis un pēc manis, bet viņam bija svarīgs skatītājs, jā, manā vecumā. Viņam bija, zināju, cilvēkiem vajag ausis, jā, papļāpāt, parudāt. Viņam acis vajadzēja. Nu, lūk, un tad viņš paņēma eļļainu netīru lupatiņu, palika apakšā, un tad es apmēram nopratu, viņš vēl nokomentēja, no šitāds, Čivlis bija tāds reiģiņīgs, jā, tāds bija, no šitāds dzimst bērni. Un tad es sapratu, kas notika apmēram, ka viņš izdarīja kaut kādu aktu. Parasti normāli cilvēki to nedara, ja? Sabiedrībā un tā tālāk. Viņš kaut ko izdarīja tādu. Tu saliki 2+2 un beigās tas sanāca 5 rubļi. Jā, kas palika pie tā onkuļa. Man onkulis neiedeva 5 rubļi. Es viņam atstāju tev. Tāpēc, ka tu nepiedalījies sacensībā, tev vajadzēja. Iespējams, tu kādreiz iekritīsi un cietumā tev tie 5 rubļi vairāk noderēs, jā. Un tad es bišku tā kā sastresojos. Saku, vai es šeit dzīvoju, es kāpju ārā. Es reku mana māja, ja? Es izkāpu ārā un tā, kas tikko bija? Kur man ir 5 rubļi? Man nācās kilometru kājām iet vēl, jā. Es izkāpu pirms laika bez 5 rubļiem. 20 kapeikas arī neatstrādāju, jo autobusu man aizvestu līdz galam, jā. Skaiti. Tas man arī secen gāja. Cik daudz spilgtu notikumu 2 kilometru posmā. Jā, un to kilometru man bija par ko padomāt. Es apsvēru, kas notika, kas īsti notika. Redz, bet es arī nevienam to nestāstīju. Tādā ziņā, jo es nezinu, kā stāstīt, kas notika, ko viņš tur darīja. Tikko gribēju teikt, ka reāli bija tas kriminālais veids, kā es uzzināju šo stāstu. Tagad mana daļa, kā es braucu no... Neceros vairs. No Balles kaut kur ap Reizekni, jā. Jā, es braucu, jā. Kaut kā garreizekni, ne caurreizekni, garreizekni. Nav būtiski, jā. Tā kā varētu būt no Lūznos, Mūžas vai no kaut kurienes turienes. Un man beidzās degviela pa ceļu. Tajā laikā tas bija normāli. Tie bija 4 rītā apmēram, 3:30 rītā. Atceros. Jā, 4 rītā. Es domāju, kā mēs varam pazvanīt? Loģiski, ka es varu pazvanīt pēc es zināju, ka naktīs principā gandrīz neguļu. Un to laikam arī tā arī bija, ja? Es kā reiz iebraucu benzīna tankā, tu man tieši zvanīji, ka es iebraucu Nestes tajā automāts, pašapkalpošanās, ja? Un tieši tajā brīdī tu, man liekas, man zvanīji. Un tad es arī pielēju tev, aizbraucu pēc bundulīša, ielēju tev tos, ko tev vajadzēja degvielu, jā. Un atvedu. Bet man liekas, bija vasara, ne? Tās foršs laiks. Bija, jā, bija ok, bija, jā, siltais laiks. Jā, un iedomājieties to skatumu, šosē klusums apkārt, šosē nebrauc vēl neviens. Saule, gaisma jau austā, tā mīgla, tas tāds, viss tāds, kā ir vasaras rīts, es domāju, visi zina, cik skaisti ir vasaras rīts. Kā filmās. Jā, piebraucies, kā ielēt to degvielu, papļāpājam, kā vienmēr pie mašīnas. Un pēc tam tāda kā nostalģija, ar ko asociēs šī vieta. Tieši viņš stāsta par zirgiem, viņš stāsta ārprāt. Tas ir, man liekas, kā nenormāls zviedz uz tā ceļa. Tur kā stūmā dzīvo, es padomāju, kas notiek. Es pēc tam prasu, es tā kaut kā netraumēju. Bet es, Bet nē jau arī. Ne, saproties, uzreiz saprastu, kas notiek. Es varbūt tajā brīdī baigo stresu izjustu, ja es saprastu vispār. Es nesapratu, kāpēc viņš to dara. Ja? Es pēc tam tik sapratu, ka viņš saka, dzimst bērni. Tad es sapratu, ka tas ir, protams, ka mēs bērni savā starpā izrunājam, ja, par tādām lietām. Apmēram nojausma bija, bet tieši ko viņš dara, es nesapratu. Kāpēc viņš turpu šurpu šitā te darījās ar savu to, jā. Lūk, tāpēc tas man nesatrauc. Tas ir kā mēs pārāk bišķi pa jaunu biju. Būtu kaut kādos 17 gados, 16, jā, kad jau tas jau pāri malām vietu pašam. Jā. Plus jau vēl bija tas, ka tā bija kilometrs ceļa vēl ko pārdomāt. Kā saka, salikt pa plauktiem visu. Jā, bet tas nebija, ka man līdz un pēc dzīve iekārtojās. Tā arī nebija.
mācības sāka slikti iet, ja? Atzīmes pasliktinājās, ja? Tur uzvedība. Tu vēl pēc tam brauci pie zirgiem vispār? Nē, tur jau tā lieta, ka es turpināju to pašu darīt. Es caur mežu izgāju tos 2 kilometrus, ja, un atkal turpināju stopēt. Un zini, kas pats interesantākais? Brauc kamas ar nosaukumu Latvija, ar uzrakstu Latvija uz kabīnes. Es tā, haida, atkal. Reāli viņš brauca vēlreiz. Pēc jau berzē rokas beidzot dabūšu savus 5 nobiļus. Nē, tagad 10 jau, paga. Jā, tagad 5 par to reizi. Parādājuši tā padīgi. Jā, un viņš brauc Latviju, un es tā roku nolējuši, pagriežos ar muguru tā, tā, zinu tā. Un tas bija kaut kāds mēnesis vēlāk, laikam, ja? Toreiz laiks savādāk skrējies, tagad tā nepateikšu to starpību laika, ja? Bet pēc kaut kāda laika viņš atkal brauca. Nu, viņam kaut kāds maršruts, laikam, bija. Lūk, un es roku biju cēlis, domāju, labi, ka nepamanīju. Nu, gan jau redzēju, ka viņam, viņš jau to bija izdarījis pirms, jā, tāpēc viņam nebija. Nebija. Vai arī... Nevaru līdot, man izšauti rieksti. Jā, arī viņam svaigu gaļu vajag jau šitie vecie upuri. Tev nes interesants vairs. Izmantots materiāls, jā, viņš pabrauca garām vienkārši. un tad notika. Izmestam prezim pabrauca garām vienkārši. un tad tā bija tā trauma. Viņš pabrauca man garām. Mēnesi vēlāk. Tu zini, pirmais sajūta, ko nozīmē būt pamestam. Nu jā, un tad jau prasa, kad tev bija pirmais seks, apmēram tad arī bija laikam. Cik es nolaidis. Nu ko, Pētri, man ir prieks tas, ka mēs izpildījām solījumu beidzot. Nav problēma. Viens no 4 stāstiem ir izstāstīts, tā ka vēl 3 priekšā paliek stāsts. Pagā, tas Rīgas stāsts taču bija Vācijas braucienas stāsts. Nē, Vācijas brauciens ir, bet cik es sapratu, viņam bija turpinājums. Ko neturpinājums, es vēl nezinu pat. Papušķojums tāds kā, tā kā upgrades, tā kā nebet, tunings. Jā, davai to mēs astāsim kā pēdējo, kā bonus story, bet mums paliek vēl 2 stāsti vēl paliek. Pagā, bet ko mēs darām, ja mēs... Sērkociņu namiņš? Jā, bet tur bija, tur nekā nebija, tur tādā ziņā... Nespoilo, bet tur... Nē, tur varēja padomāt, tā padomi naivums cilvēku, ja, kā vispār tā ir iespējams. Uzticēšanās kaut kādam vīrietim, kurš tev piedāvā, es tev varu to un to, ja. Gribi konfekti apmēram, ja, no šīs sērijas. Tagad bērnus ļoti apmāca ar onkuļiem nerunāt, tur, neiet ne uz kādām mašīnām, nepadoties uz kaut kādiem kārdinājumiem, ja. Toreiz tas bija pa nullēm pilnīgi, ja. Tu staigā pa pagalmu, vazājies un tev pienāk tagad tā atcerās tādu, kas varētu būt uz policijā meklē stendā, jā, kaut kas tāds. Tāds parasts vīriņš, kluss vīriņš, uz kuru aizdomas nekad nekrīt, jā, bet visdrīzāk, ka tas ir viņš, jā, apmēram tā. Jā, bet tagad iemeti baigo spoileri par šo stāstu. Tagad es domāju, gaidam nedēļu. Nē, zinu, ko es padomāju, kas notiks, ja kad mēs visus stāstus, it īpaši manējos, bet tieši manējos izstāstīsim, jā, un viņi beigsies. Tas iznāk podkāsti. Vai vispār tavi stāsti var beigties? Nē, es tādā ziņā, ka vajag paralēli jaunus stāstus veidot, ne? Jā. Man jau noteikti arī ko stāstīt, kaut kādi stāsti. Es vienkārši uz tā vienu stāstu fona man liekas, ka man ir bijusi ļoti normāla bērnība. Manā dzīvē nekas nav noticis. Stāsts, ja pašam ir skelets reāli, ja, kaut kur skapī. Jā. Man it kā bija normāla bērnība, ja. Pagaids, vai kā bija rubrikā ar dziesmu par dzīvi, mēs varētu ar stāstu par dzīvi rubriku nosaukt. Stāstu no dzīves. Par dzīvi. Stāsti, kas sadalīja mūsu dzīves pirms un pēc. Jā, kāpēc mēs tik beigās finišā tik normāli esam, palikuši. Jā, kāpēc rezultāts ir tāds, kāds viņš ir tik labs. Jā, gan labs. Ko? Es domāju, ka visiem ir izdzerta, ka našķi ir apēsti, maisītas ir apēstas, drupiņas noslaucītas. Apetīti nesabojājām, finišā. Jā. Ar vējas pārniem solījums ir izpildīts. Tā kā, ko, mīļie draugi, paldies!
Paldies, kopā bijāt ar mums šo stundu un tiekamies pēc nedēļas. Jā, un netaupiet uz riepām, jā? Jā, netaupiet uz riepām un nesiet uzmanīgi, kas stopējiet. Jā, esiet uzmanīgi, lai nesadalās dzīvi. Padomju laiku mašīna kamas ar uzrakstu Latviju esiet īpaši uzmanīgi, ja tādu redziet. Jā, varbūt tev ir kaut kādi klausītāji, kam pateikt paldies. Es šoreiz saku paldies Renātei, Madarai, Kristīnai, Agnesei, Ievai Gikšiem aiziet sveicieni. Tie ir tie cilvēki, kas, diemžēl ne komentāros, bet personīgi atsūtīja kaut kādu feedbacku, komentārus, kas ir patīkami. Tie ir tādi īpašie paldies, bet lielais paldies, protams, visiem, kas klausās. Visiem, kas klausās, un visiem, kas to atrod par interesantu esam. Es pievienojos tieši tajiem cilvēkiem. Mārim Launikam dzienē vēlreiz daudz baltu dieniņu. Jā. Un Vitoldu apsveic lūdzu Māri Launiku. Šoreiz tieši tik maz Vitoldu mēs pieminējām. Jā. Piedod, Vitoldu, nākošais par tevi vairāk. Jā. Tā kā paldies visiem un tiekās. Šodien ar jums kopā bija jūsu mīļākie podkāsti arī Pēteris un Aldis. Tiekās pēc nedēļas. Čau! Čau! Paldies! Atā! Paldies! Atā! Oxymoron.